Turpinām apskatīt polinomu dalīšanu ar binomu, un šajā uzdevumā tev vajag izdalīt polinomu p no x ar binomu q no x. Kam šeit vajag pievērst uzmanību? Tātad paskaties, kā mūsu pieraksta trūkst viena locekļa. Nav x kvadrāta. Lai vieglāk tev būtu veikt šo dalījumu, kad trūkst kaut kāds saskaitāmais, tad pieraksti koeficientu pie tā mainīga, pieraksti koeficientu 0. Tātad šo polinomu p no x mēs varam parakstīt šāda veida, kā 2x kubā plus 0x kvadrātā mīnus 5x plus 11. Tad vēlreiz 0 mēs rakstam tikai tāpēc, ka šeit nav dots mainīgais x kvadrātā. Dalam ar x plus 2. Un tad sākam spriest, kādu reizinātāju mums vajag paņemt, lai reizinot ar x mums būtu 2x kubā. Tad mums vajag paņemt pa 2x kvadrātā. Sareizinām, tātad 2x kvadrātā reiz x mums ir 2x kubā, 2x kvadrātā reiz 2 plus 4x kvadrātā. Un tagad mums vajag atņemt. Atņemam 2x kvadrātā mīnus 2x kvadrātā ir 0. 0 mīnus 4 mums būs mīnus 4x kvadrātā. Pierakstam klāt mīnus 5x. Un tad spriežam, cik mums vajag reizināt ar x, lai būtu mīnus 4x kvadrātā. Tad tu redzi, kā mums vajag paņemt 4x. Tagad sareizinām. Tātad mīnus 4x reiz x mums būs mīnus 4x kvadrātā. Mīnus 4x reiz 2 mīnus 8x. Un tagad atņemam. Mīnus 4 mums būs 0, tad šeit mums būs 0. Mīnus 5x mīnus 8, tad sanāk mums 3x un pierakstam klāt 11. Tātad, lai mums būtu 3x kvadrātā, mūsu binomu jāreizina ar 3. Reizinam ar 3, tad mums ir 3x kvadrātā plus 6, un tagad vajag pareizi noteikt atlikumu. Liekam mīnus zīmi un atņemam 3x minus 3x būs 0, 11 minus 6 mums būs 5. Tātad šoreiz mūsu dalījums ir ar atlikumu, un parasti pierakstā mēs atlikumu apzīmējam kā r no x, bet dalījumu apzīmējam kā polinoma s no x.